Pievienojos Andreja sveicienām, patiesi liels prieks redzēt katru šajā svētdienā šeit. Ja jūs esat izkrituši kādu svētdienu, tad mēs šajā svētdienās līdz pat vasarai ejam cauri apstuļu darbu grāmatai, un sprediķu sērijai nosaukums ir Vārds, kas maina pasauli. Un šajā dienā es aicinu, ka mēs varētu lasīt no apstuļu darbu grāmatas 4. nodaļas, no 32. panta, līdz 5. nodaļas 11. pantam. Apostuļu darbu grāmata, 4. nodaļa, 32. pants līdz 5. nodaļas 11. pants. Ticīgo pulks bija vienas sirds un dvēsele, un neviens neko no savas mantas nesauc par savu. Viss viņiem bija kopīgs. Un apostuļi ar lielu spēku liecināja par Jēzus Kristus augšām celšanos, un liela žēlastība bija pār viņiem visiem. Viņu vidū nebija trūkumcietēju, jo ik viens, kam piederēja zeme un nami, pārdeva tos un atnes iegūto naudu un nolika pie apostuļu kājām. Un tā tika izdalīta visiem, kā katram vajadzēja. Arī Jāzeps, viens no apostuļiem, Kiprā dzimis levīts, saukts Barnaba, kas tulkojumā nozīmē mierinājuma dēls, pārdeva lauku, kas tam piederēja, atnesa naudu un nolika to pie apostuļu kājām. Bet kāds vīrs vārdā Hananja un viņa sieva Safīra bija pārdevuši savu mantu. Ar sievas ziņu Hananja piesavinājās daļu no pārdotās vērtības sev, bet pārējo atnesa un nolika pie apostuļu kājām. Tad Pēters sacīja: Hananja, kādēļ Sātans ir piepildījis tavu sirdi, ka tu meloji svētajam garam un piesavinājies daļu no zemes gabala vērtības? Vai gan tas nebija tavs, pirms tu to pārdevi? Un kad tu to pārdevi, vai nauda nepalika tavā ziņā? Kā gan tu ieņēmi sirdī tādu nelietību? Tu neesi melojis cilvēkiem, bet Dievam. Šos vārdus dzirdējis, Hananja nepalika un izlaida garu. Visus, kas to dzirdēja, pārņēma lielas bailes. Tad pienāca jaunekļi, ietina viņu un iznesuši ārā apglabāja. 3 stundas vēlāk ienāca arī viņa sieva, nezinādām, kas noticis. Pēters viņai jautāja: saki man, vai par tik vien jūs pārdevāt savu zemes gabalu? Viņa atbildēja: jā, par tik. Bet Pēters sacīja viņai: kā jūs tā abi vienojāties izaicināt kunga garu? Redzi, pie durvīm jau ir tos soļi, kas apglabāja tavu vīru, un viņi iznesīs arī tevi. Tūdaļ viņa nokrita pie tā kājām un izlaida garu. Jaunekļi ienākuši, atrada viņu mirušu. Tie iznesa viņu ārā un apglabāja blakus viņas vīram. Liels bailes nāca pār visu draudzi un ikvienu, kas to dzirdēja. Tas ir kunga vārds. Lūksim, pirms mēs pārdomājam šos pantus. Pravietis Jesaja savā grāmatā ir teicis, ka Dieva vārds nekad neatgriežas atpakaļ, nepiepildīs to, kādēļ tas ir sūtīts. Debes Tēvs, mēs tagad šajā pēcpusdienā tavu vārdu lasījuši, lūdzam, lai patiesi svētais gars veic savu darbu pie mums visiem, ka mēs tavu vārdu tagad pārdomājam. Māci tos, kurus ir jāmāca, palabo tos, kurus vajag palabot, aizdedz mūs, brīdina mūs, iedrošina mūs, skolo mūs, dari savu darbu pie mums visiem. Palīdz mums šajā pēcpusdienā nebūt miegainiem un palīdz arī man runāt skaidri un uzticīgi tavam vārdam. Amen. Kā jau jūs visticamāk no lasījuma uzreiz pamanījāt, tad šīs dienas pārdomu lielais temats ir draudze, Dieva draudze. Un, protams, tad, kad mēs pieskaramies šim lielajam tematam draudz, tad mēs par šo tematu varētu runāt daudz un dažādi. Pareizi, mēs varētu runāt par to, kas tad ir draudzes misija. Mēs varētu runāt par to, kas draudzē ir vai nav jādara. Mēs varētu runāt par to, kā ir jāizskatās draudzes iekšējai dzīvē. Mēs varētu runāt par kaut kādām īpašībām, kas raksturo draudzi. Mēs varētu daudz un dažādi pieiet šim tematam draudze. Un raksti mums to ļauj darīt, jo jaunā derība ir īpaša, bet arī vecā derība runā par Dieva draudzi. Šajā rakstvietā, kas ir mūsu acu priekšā, mēs arī redzam pāris ļoti praktiskas lietas, kas raksturo draudzi. Un ja neņem vērā to nedaudz biedējošo, es pat teiktu,
lai neteikt nesaprotamu atgadījumu ar Hanāņu un Safīru, mēs droši vien teikt, draudze tā ir cilvēka kopiena, kas stāv uz apustuļu mācības un ir dāsni cits pret citu. Pareizi, labs kopsavilkums. Taču Lūka šajā brīdī patiesībā grib, lai mēs ejam vienu solīti tālāk. Un lai mēs ieraugam to, ka patiesībā draudze ir kaut kas ārkārtīgi vērtīgs, kaut kas ārkārtīgi dārgs pašam Dievam. Un jo vairāk mēs par šiem pantiem domājam, tad mēs redzam to, un arvien skaidrāk redzam to, ka šeit īstenībā mūsu acu priekšā ir aprakstīts kaut kas ideāls, kaut kas nevainojams. Mēs redzam pilnīgu vienotību. Mēs redzam stāvēšanu vienā mācībā. Mēs redzam to, ka tur visiem viss pietiek, vienlīdzība. Un šajā draudzē tā vien šķiet valda svētums. Tur nav vietas meļiem un krāpniekiem. Un kaut kādā ziņā mēs varam teikt, ka šī ir viena no tām utopiskajām ainiņām, kuras mums visiem īstenībā patīk, kuras mēs visi īstenībā gribētu piedzīvot, un kurām šajā pasaulē esot, ir tik grūti noticēt, kā tas tā var būt. Mēs visi ilgojamies pēc sabiedrības, kurā valda patiesība, pareizi. Mēs visi ilgojamies pēc sabiedrības, kurā valda taisnīgums un drošība, un tas, ka mums netrūks tās pamatvajadzības. Mēs visi pēc tā ilgojamies. Pēc kārtīgas sabiedrības. Šajos pantos mēs to redzam. Mēs redzam ideālu. Un līdz ar to tas jautājums, vismaz viens no jautājumiem ir, kā tas ir iespējams? Kā tas ir iespējams? Un tas ir iespējams tāpēc, ka pats Dievs ir tas, kurš apustuļu darbu grāmatas ietvaros ceļ savu draudzi. Lūka vēlas, lai mēs redzam, ka šādi, kā mēs nu pat kā lasījām, izskatās Kristus evaņģēlija vēsts atjaunotu cilvēku kopienu. Šis ir ideāls, ko Dieva evaņģēlijs veids pie cilvēkiem. Dieva vārds radikāli izmaina cilvēkus. Tas radikāli pārveido cilvēkus. Un mēs redzam, ka tas izveido kopienu, par kuru var teikt viena sirds un viena dvēsele. Tas ir ārkārtīgi spēcīgs apzīmējums. Uzreiz prātā nāk, ģimene, vienota ģimene. Vai varbūt tās sporta komanda, kur visi katrs zina savu vietu. Vai varbūt kaut kādi karavīri, rota, kuras devīze ir viens par visiem un visi par vienu. Lūk, kas nāk prātā, domājot par šo ainu no 1. gadsimta draudzes. Kas tad ir draudze? Draudze pašos pamatos ir Dieva izglābtu un izmainītu cilvēku kopiena, kas turas pie Dieva vārda un praktiski cits citu mīl. Un šīs dienas raksturvieta atklāja 3 lietas par to, kas tad raksturo šādu Dieva veidotu, izglābtu un atjaunotu cilvēku kopienu. Un mēs patiešām redzam, vienotība patiesībā ir pirmā lieta. Otra lieta – vienotība varētu teikt dzīvē, tajā praktiskajā dzīvē. Un trešais – svētums. Tad aplūkosim šīs 3 lietas. Ieskaties vēlreiz, kā sākās mūsu lasījums. 32. 33. pāns. Ticīgo pulks bija vienas sirds un viena dvēsele. Un neviens neko no savas mantas nesauc par savu. Viss viņi bija kopīgs. Un apustuļi ar lielu spēku liecināja par Jēzus Kristus augšām celšanos. Un liela žēlastība bija pār viņiem visiem. Mēs uzreiz redzam šajā mazajā epizodītē, ka tas pamats, uz kura šie kristieši, šī pirmā draudze stāv, ir ticība. Viņu starpā valda vienotība ticībā. Viņi ticēja kam? Viņi ticēja, ka Kristus ir augšām cēlies, ka Kristus ir dzīvs un ka viņš valda. Un tādēļ, ka viņš ir augšām cēlies, viņu grēki ir piedoti. Un tādēļ, ka viņš ir augšām cēlies, viņiem ir mūžīgās dzīvības cerība.
Tā ir viņu vienotā ticība. Kristīga draudze, Dieva draudze nav iedomājama bez stāvēšanas uz viena pamata. Bez šīs vienojošās izpratnes, patiesības, ticības. Mēs taču visi zinām, ka pat jebkurai cilvēku radītāji organizācijai vai iestādē vai veidojumam, taču pamatā atrodas kas? Statūti, pareizi. Kaut kādi dokumenti, kas apraksta to, kāda veida organizācija šī ir. Kas tā par iestādi? Ar ko viņi nodarbosies, ar ko viņi nenodarbosies? Kāda ir šīs organizācijas biedru pienākuma un tiesības un tā tālāk un tā joprojām. Bez šāda vienojoša dokumenta nekas jau nevar notikt, pareizi. Kristīgā vienotība pašos pamatos, draudzes vienotība pašos pamatos, ja var izmantot tādu lielo vārdu, ir teoloģiska vienotība. Mēs viens otru varam saukt par brāli un māsu, tāpēc, ka mūs vieno izpratne par Jēzu, par viņa darbu, par to, kas viņš ir, ko viņš ir paveicis un ko mēs caur viņu esam ieguvuši. Es nezinu, vai jūs esat dzirdējuši, bet reizēm cilvēkiem viņi kaut kā tā noraustās to dzirdot. Viņi saka, ka nevajag jau tur tā nodarboties ar tām doktrīnas lietām, jo tā doktrīna jau viņi vairāk tā kā šķeļ tos cilvēkus, nevis vieno. Bet, ja mēs padomājam par šo iebildumu, tad mums ir jāsaka, ka tas ir galīgi aplams iebildums. Tas ir aplams apgalvojums. Kāpēc? Tāpēc, ka draudze, lai tā būtu veselīga, viņa jau nevar balstīties uz kaut kā ļengana, uz kaut kā tāda plūstoša, uz kaut kā tāda nedefinēta, pareizi. Tas, protams, nenozīmē to, ka mums visās lietās, arī šeit klātesošajiem, ir vienāda izpratne par pilnīgi visu. Tāpat tas nenozīmē to, ka mums šeit klātesošajiem nevarētu būt varbūt atšķirīgs viedoklis vai domas par vienu vai otru otršķirīgu jautājumu, kas tiek aplūkots Bībelē. Taču absolūti ir neiespējams mums saukties par draudzi, ja mēs nestāvam uz vienotām pamatpatiesībām. Pamati mums ir kopīgi. Tas ir tas, kur mēs rodam savu vienotību. Un, draugi mīļie, tādēļ no šīs patiesības, no iepriekš teiktā izriet tas, ka, ja mēs gribam būt patiesa Dieva draudze, veselīga draudze, draudze, kas kaut nedaudz tā kā sevī iemieso to, ko mēs redzam šajā ideālā, ko Lūka mūsu priekšā ir aprakstījis, mums ir jāturās pie apustuļu mācības. Mums ir jāturās pie Jēzus apustuļu liecības, pie Dieva vārda. Tas ir visu mūsu pienākums. Tas ir iemesls, kādēļ mēs kā vadītāji cenšamies nopietni iet cauri visai Bībelei. Mēs sākam Bībeles grāmatas sākumā un mēs ejam cauri, arī aplūkojot dažādas jocīgas raksturvietas un nevaram saprast, kāpēc mums tas vispār ir jāstudē. Bet mēs saprotam, ka mums taču tas ir vajadzīgs. Bet tas nav tikai mūsu vadītāja pienākums, tas ir mūsu visu pienākums. Stāvēt ar abām kājām uz apustuļu liecības. Mūsu atbildība ir turēties pie tā. Tas ir iemesls, kādēļ mēs tik nopietni pieejam bērnu mācīšanai svētdienās. Katehisms, svētdienas skola, Miroslavs ar pusaudžiem un jauniešiem. Kāpēc viņš tiekās? Mēs gribam būt vienoti patiesībā. Lai mēs varētu būt vienoti patiesībā, lai mēs varētu būt kā Dieva dārgā draudze, mums ir jāstāv uz Dieva vārda, uz apustuļu liecības, uz visa Dieva vārda. Un tālāk mēs redzam, ka šī vienotība patiesībā izpaužās nekur iepriekš neredzētā dāsnumā citam pret citu. Šī vienotība patiesībā, tā vienotā ticība, viņa noved pie nereālas, pašaizliedzīgas, praktiskas mīlestības pret citiem ticīgajiem. Mēs šajā brīdī redzam, šajā ideālajā ainā, mēs redzam, ka draudze burtiski ir vienota savā dzīvē. Ieskatieties vēlreiz šajos pantos.
Ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele, un neviens neko no savas mantas nesauc par savu. Viss viņiem bija kopīgs. Un apustuļi ar lielu spēku liecināja par Jēzus Kristus augšām celšanos, un liela žēlastība bija par viņiem visiem. Viņu vidū nebija trūkumcietēju, jo ik viens, kam piederēja zeme un nami, pārdeva tos un atnesa iegūto naudu un nolika pie apustuļu kājām. Un tā tika izdalīta visiem, kā kuram vajadzēja. Arī Jāzeps, viens no apustuļiem, Kiprā dzimis Levīts saukts Barnaba, kas tulkojumā nozīmē mierinājuma dēls, pārdeva lauku, kas tam piederēja, atnesa naudu un nolika pie apustuļu kājām. Mēs lasām un izklausās diezgan iespaidīgi, vai ne? Tā nereāli izklausās. Un tādēļ, manuprāt, ir svarīgi, ka mēs šos pantus saprotam pareizi. Tas, ko mēs pat kā lasījām, nenozīmē šīs divas lietas. Pirmkārt, tas nenozīmē to, ka kristieši tiešām burtiski pārdeva pilnīgi visu, kas viņiem bija, un savu iegūto naudu atnesa un nolika pie apustuļu kājām. Nē, tas iet pretrunā ar to, ko mēs vispār zinām par tā laika draudzēm un arī vispārējo, ko mēs lasām jaunajā darbā. Cilvēkiem joprojām piederēja gan mājas, gan īpašumi, gan lauki, gan daudz kas cits. Tātad te nevar būt runa par to, ka burtiski viss tika pārdots. Ja? Un otra lieta, ka šo līdzekļu nolikšana pie apustuļu kājām nebija kaut kāda, tā teikt, zīme, tagad es esmu piederīgs šai kristiešu kopienai. Tā teikt, samaksāju ieejas biļeti vai dalības maksu un es esmu iekšā. Arī tas nav tas, ko šī raksturvieta māca un kā reizēm varbūt kāda nepareizi to skaidro. Taču tāpat laikā šie panti ir izaicinoši. Viņi ir izaicinoši, jo viņi apraksta noteiktu rīcību, kurai arī mēs esam aicināti sekot. Un mēs redzam, ka šie panti, viņi mūs aicina izvērtēt to, kāda tad ir mūsu attieksme par to, kas mums pieder. Šeit nav aprakstīts kaut kāds kristīgais komunisms, kur visiem burtiski viss ir kopīgs. Tā teikt, kļūdas atzīme ir 5 eiro, bet principā mēs visi esam vienlīdzīgi. Te par to nav runa. Drīzāk mēs šeit redzam to, ka ik viens kristietis, kurš bija šajā Dieva draudzē, bija gatavs dot no sava, ja viņam bija iespēja, lai palīdzētu tam, kuram bija vajadzības. Brālis un māsa Kristū ir vērtīgāks par to tīrumu, ko es neizmantoju, piemēram. Draudzes mērķis bija skaidrs, mūsu vidū nedrīkst būt tā, ka ir kāds, kuram nav ko ēst. Tieši tik vienkārši. Vai kāds, kuram nav kur dzīvot. Tieši tik vienkārši. Vai kāds, kurš ir vecs un slims un viņam nav iespējas pa sevi parūpēties. Tieši tik vienkārši. Un šī došana, viņa bija pēc vajadzībām. Viņa bija brīvprātīga un viņa bija dāsna. Neviens nevienu nespieda ar varu ziedot un palīdzēt. Cietiet, mēs lasījām tajā, ko Pēters pārmeta Hananjam. Draudziņ, mīļais, tas taču bija tavs, tev taču neviens nespieda pārdot. Un tad, kad tu pārdevi, tu taču to naudiņu varēsi sev paturēt. Neviens tev ar varu to neņem nost. Šī došana ir brīvprātīga, labprātīga, pēc vajadzībām. Ja gribat, viņu vidū valdīja vienkāršs princips. Ja tev ir vajadzība un es varu palīdzēt, es palīdzēšu. Ja tev ir vajadzība un es varu palīdzēt, es tev palīdzēšu. Un mums, protams, ir jāsaprot, ka tā laika sabiedrība atšķīrās no mūsu sabiedrības. Tajā laikā nebija ne bezdarbnieka pabalsta, ne slimības lapas, nekas tam līdzīgs. Tajā laikā nebija bankas, kurās varējām veikt uzkrājumus un fondi un akcijas, kuras varam pirkt un viss pārējais. Nekā no tā visa nebija. Bet interesanti ir redzēt, ka šie cilvēki, šī ideālā draudze, ja mēs tā varētu nosaukt, viņu raksturoja vēlme otra labā patiešām atdot to, kas pieder viņam. Un uz brīdi padomājiet, ko nozīmē pārdot savu, teiksim, lieko lauku vai varbūt nelieko lauku. Tas nozīmē, ka tu to lauku atņem, piemēram, saviem bērniem vai mazbērniem.
Viņi vairs to nevarēs dabūt, tāpēc, ka tas ir pārdots. Iespējams, tas nozīmē, ka tu sev atņem drošības spilvenu. Un uzreiz rodas jautājums, kāpēc cilvēki 1. gadsimtā bija gatavi iet uz šādu radikālu soli. Un skaidrs, ka šī rakstvieta nepaskaidro un neatbild uz to, kāpēc, bet mēs no Bībeles kontekstu un no tā, ko mēs redzam Apostuļu darbu grāmatā, mēs varam izdarīt 2 minējumus, kas patiesībā ir diezgan pamatot minējumi. Pirmkārt, viņi to darīja tāpēc, ka viņi zināja, kāds ir viņu Dievs. Viņu Dievs ir radītājs, kuram pieder pilnīgi viss, kas viņš nevarēs parūpēties par saviem ļaudīm. Viņi uzticējās varenam Dievam. Un otrkārt, kas ir tas, kas no šīs foršās pasaules būs jaunajā radībā? Tur būs mūsu kungs un tur būs draudze. Draudze ir vienīgā vieta, jo tā nav lieta laikam, varbūt nav svarīgi, kur ir vērts investēt. Tāpēc, ka draudze, tā plašākā nozīmē, cilvēki, būs tas, kas būs jaunajā radībā. Es nedaudz novirzījos no galvenās domas. Brāļi un māsas, tie, kas jūs sevi saucat par Pārdaugavas draudzes locekļiem un patriotiem, mēs visi esam aicināti uz brīvprātīgu, priecīgu ziedošanu. Mēs esam aicināti dot no tā, kas pieder mums, lai draudze varētu pastāvēt, lai tā varētu veikt savu darbu, lai evaņģēlijs varētu tikt mācīts un sludināts. Mēs esam aicināti ziedot no sava, lai mēs varam parūpēties par tiem draudzē, kuriem periodiski ir nepieciešama kāda finansiāla palīdzība. Priekpilna ziedošana ir viens no veidiem saskaņā ar šo raksturvietu, kā mēs demonstrējam to savu vienprātību un vienotību. Tā ir zīme tam, ka mēs esam sapratuši, un ne tikai sapratuši, bet satvēruši evaņģēlija vēsti. To žēlastību, kuru Dievs mums ir parādījis. Un ir milzīgs prieks redzēt un zināt to, ka Pārdaugavas draudzes locekļi rūpējās par to, kas ir viņu. Arī piektdienas pasākums ir piemērs, mazs piemērs tam. Ir vajadzība, es varu palīdzēt, es dodu. Šeit nav runa par skaitļiem, lieliem vai maziem, šeit ir runa par šo principu, ka mēs apzināmies, ka mēs esam aicināti uz priekpilnu došanu, ja reiz esam satvēruši evaņģēliju, to, ko Dievs mūsu labā ir izdarījis. Tātad draudze, šajā gadījumā Apostuļu darbu grāmatas 4. 5. nodaļā, viņa ir vienota savā ticībā. Draudze, ko Dievs veidoja, bija vienota savā dzīvē, tajā, kā viņi praktiski funkcionēja. Bet aiz šī aicinājuma uz vienotību, ticībā un dzīvē atrodas kaut kas lielāks. Interesanti, vai lasot šo raksturvietu, kādam varbūt iešāvās prātā, bet es to kaut kur esmu dzirdējis. Kaut ko tādu es esmu kaut kur redzējis. Vecā derība. Vecajā derībā mēs patiešām redzam kaut ko ļoti, ļoti līdzīgu. Tad, kad Dievs bija izglābis savu tautu, savu draudzi no Ēģiptes verdzības un izvedis cauri tūkstnesim, un tauta gatavojās šķērsot Jordānas upi, lai iet apsolītā zemē, tad Dievs caur Mūzu runāja 5. Mūzes grāmatā uz tautu par to, kā tad ir jāizskatās tautai, kura ir Dieva izglābta un kura dzīvo attiecībās ar Dievu. Ieklausieties šajos pāris pantos no 5. Mūzes grāmatas 15. nodaļas, 4. un 5. pants. Dievs saka, caur Mūzu pielūko, lai starp jums nebūtu trūkumcietēju. Jo kungs tevis svētīdams svētīs tajā zemē, ko kungs tavs Dievs tev dos iemantot par mantojumu. Tikai paklausi kungam, savam Dievam, turi un pildi visus šos baušļus, ko es tev šodien pavēlu. Un mēs varētu atrast vēl vairākus līdzīgus pantus, bet vai tas nav kaut kas tāds, kas ir dzirdēts? Apostuļu darbu grāmatā. Ticīgo pulks bija viena sirds un dvēsele.
Viņi turējās pie apustuļu mācības par augšām celto Kristu. Viņi turējās pie Dieva vārda. Viņu vidū nebija trūkumcietēju. Šīs paralēles starp veco derību, to, ko mēs redzam vecajā derībā, šo ideālu, ko Dievs ir nodomājis attiecībā uz savu tautu. Un tagad to, ko mēs redzam šeit, mūsu acu priekšā apustuļu darbu grāmatā, mēs redzam, ka tur tās paralēles ir diezgan vērā ņemamas, lai mēs vienkārši viņus ignorētu pareizi. Un manuprāt, tieši tas ir tas, ko Lūka grib, lai mēs pamanām, ka tur ir paralēles. Redziet, vecajā derībā Dievs ieveda ļaudis apsolītajā zemē. Dievs gāja viņiem pa priekšu, viņš padzina ienaidniekus, viņi ieņēma zemi, un viņiem pat izdevās nodibināt uz īsu brīdi šo savu valsti, uzcelt templi, kurā ienāca paša Dieva godība. Bija viens mazs brītiņš viņu vēsturē, kur šis pastāvēja realitātei. Taču ātri vien viss sabruka. Mēs zinām šo traģisko stāstu pareizi no vecās derības. Cilvēks savu grēka dēļ un savas ļaunās sirds dēļ viņi pazaudēja visu to. Viņi pilnīgi visu pazaudēja. Bet tad visam tam pa vidu mēs lasām praviešu vārdus. Un pravieši runāja par to, ka kādu dienu Dievs sūtīs savu īpašo izredzēto valdnieku, kurš atjaunos, ar uzviju atjaunos to, kas ir pazaudēts. Un tagad mūsu priekšā esošajā rakstvietā mēs redzam, ka tas sāk piepildīties. Maziem solīšiem, bet tas sāk piepildīties. Kristus ir šis varenais Dieva valdnieks, viņš ir nācis, lai glābtu un atjaunotu, lai izveidotu Dieva tautu, draudzi. Un tā Dieva draudzi raksturo vienotību patiesībā un vienotība dzīvē. Man liekas, šī patiesība ir izaicinoša. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs dzīvojam laikā, kur daudzi teiks, pareizā mācība jau varbūt nav nemaz tik būtiska. Galvenais ir dzīvot mīlestības attiecībās ar citiem. Bet, draugi, tas nav iespējams. Bez kopīgas pamata izpratnes nav iespējams veidot dzīvesveidu, kas to kopumu arī celtu. Mīlestība bez patiesības ir kaut kāda kroplība, es atvainojos. Tie no jums, kuriem ir bērni, lieliski zina, ko nozīmē mīlēt bērnus. Mīlēt bērnus nenozīmē ļaut viņiem plūst pa to straumi, pa kuru viņi var plūst. Mīlēt savus bērnus nozīmē viņiem mācīt, dzīvot saskaņā ar realitāti, saskaņā ar patiesību, saskaņā ar to, ko Dievs ir paredzējis. Pareizi, tā ir bērnu mīlestība. Un tieši to pašu mēs varētu attiecināt, ja mums ir draugi. Mīlēt draugu nozīmē nevis ļaut viņam dzīvot, kā viņš grib, bet mācīt un izaicināt viņu dzīvot saskaņā ar realitāti, ar patiesību, ar Dieva atklāto gribu. Nav iespējama Dieva draudze, kas nestāv uz šīs patiesības. Un otrkārt, tas ir izaicinoši, tāpēc, ka mēs dzīvojam laikā, kurā dominē vārdi es un mans. Un šie vārdi es un mans parasti iet priekšā vārdiem tu un vai pat mēs. Taču Kristū mēs esam aicināti mazāk teikt sev un vairāk teikt tev. Tas nozīmē, ka mēs esam gatavi dot no tā, kas ir mūsu, ja ir tādas vajadzības. No savām finansēm, no savām mantām. Mēs esam gatavi atvērt savu dzīvokli, lai kāds varētu tur ievākties uz brīdi un padzīvot, ja vajag. Aizdot draugam mašīnu, ja viņam tas ir vitāli vajadzīgs darbā. Es atceros, ka jau pirms daudziem gadiem viens no šiem jauniešiem šeit ir, nesauksim viņu vārdā, kad mēs ar Andu vadījām jauniešu bībeles studijas, tad mums bija tāds iekšējais humoriņš. Mēs sakam, ka jaunieši nāk, tad mūsu virtuvē pēkšņi atverās melnais caurums, lai kas tiktu likts galdā, pilnīgi viss momentā pazūd. Un skaidrs, ka tas bija jādara. Kā tu jaunieti nepabaros, kurš ir atnācis uz bībeles studiju? Kurš iespējams tā ir viņa vienīgā maltīte tajā dienā.
Tas varbūt tāds triviāls piemērs, bet tas jaunietis smējās. Tas ir triviāls piemērs, bet tas ir tas, ko šī raksturvieta aicina darīt. Vairāk tev, mazāk sev. Iespējams, kāds no šeit klātesošajiem teiks, bet tas jau nav iespējams. Nav iespējami šo lietu realizēt. Šis ideāls, tas ir neaizsniedzams. Un es gribu teikt taisnība. Uz šīs zemes varbūt arī šis ideāls ir neaizsniedzams. Bet tas nenozīmē, ka mums nav šis ideāls jātur savu acu priekšā. Kā tādu brīnišķīgu mērķus, kā tiekties. Arvien lielāka pieaugšana stāvēšanā, vienota stāvēšanā patiesībā. Arvien lielāka pieaugšana tajā, kā mēs raugamies uz to, kas mums pieder, un kā mēs raugamies uz cilvēkiem, kas ir ap mums. Raksti mūs uz to mudina. Un tādēļ mēs esam aicināti pastāvēt šajās lietās. Mūsu atjaunotā kristīgā dzīve patiešām kādu dienu būs perfekta. Būs perfekta. Mēs būsim daļa no šīs milzīgās, pilnīgi nevainojamās, perfektās, ideālās Dieva draudzes. Jaunajā radībā, kur mēs visi stāvēsim patiesībā, pilnīgi vienoti, kur nevienam nekas netrūks. Bet tā ir mūsu nākotne. Un vienlaikus mēs esam aicināti uz šo nākotni maziem solīšiem iet jau tagad. Raksturvieta noslēdzas ar šo pārsteidzošo, biedējošo atgadījumu. Un šis pārsteidzošais atgadījums īstenībā ir vēl viena tāda stutīte, kas stiprina to, pa ko mēs nu pat kā runājām. Proti, draudze patiešām pieder Dievam. Un tieši tādēļ te ir jābūt svētai. Te nav runa par to, ka draudze ir šaipus saulē, viņa ir nevainojama un pilnīga. Taču draudze pieder Dievam. Un tas ir ļoti nopietni. Par to ir jāizturas ļoti nopietni. Izlasīsim vēlreiz ātri šos pantus 5. nodaļā. Ir kāds vīrs, un lasot, pievērsīsim uzmanību tam, ko tad Pēters pārmet Hananjam un Safīrai. Ja? Bet kāds vīrs vārdā Hananja un viņa sieva Safīra bija pārdevuši savu mantu. Ar sievas ziņu Hananja piesavinājās daļu no pārdotā vērtības sev, bet pārējo atnesa un nolika pie apustuļu kājām. Tad Pēters sacīja: Hananja, kādēļ Sātans ir piepildījis tavu sirdi, ka tu meloji svētajam garam un piesavinājies daļu no zemes gabala vērtības? Vai gan tas nebija tavs, pirms tu to pārdevi? Un kad tu to pārdevi, vai nauda nepalika tavā ziņā? Kā gan tu ieņēmi sirdī tādu nelietību? Tu neesi melojis cilvēkiem, bet Dievam. Šos vārdus dzirdējis Hananja nepalika un izlaida garu. Visi, kas to dzirdēja, pārņēma lielas bailes. Tad pienāca jaunekļi, ietina viņu un to iznesuši ārā apglabāja. 3 stundas vēlāk ienāca arī viņas sieva, nezinādam, kas noticis. Pēters viņai jautāja: saki man, vai par tik vien jūs pārdevāt zemes gabalu? Viņa atbildēja: jā, par tik. Bet Pēters viņai sacīja: kā jūs tā abi vienojāties izaicināt kunga garu? Redz, pie durvīm jau ir to soļi, kas apglabāja tavu vīru, un viņi iznesīs arī tevi. Tūdaļ viņa nokrita pie tā kājām un izlaida garu. Jaunekļi ienākuši atrada viņu mirušu. Tie iznes viņu ārā un apglabāja blakus viņas vīram. Un liels bailes nāca pār visu draudzi un ikvienu, kas to dzirdēja. Hananja un Safīra, viņi ir kā tāds pilnīgs pretstats Barnabam, kuru mēs redzējām 4. nodaļas izskaņā, kurš patiešām bija pārdevis savu tīrumu un visus līdzekļus atnesa un nolika pie apustuļu kājām, lai tie tiktu izlietot tā, kā tie ir jāizlieto. Mēs redzam, Hananja un Safīra arī pārdeva īpašumu, bet viņi savā starpā vienojas: klau, izliksimies, ka mēs viņu pārdevām pat tik daļu naudiņas savu kabatā, pārējo apustuļu priekšā noliksim. Un mēs līdz galam nevaram saprast, kas ir viņu motivācija. Lai visi viņus cildinātu varbūt, lai teiktu: pasties kādi malači, vai mēs nezinām līdz galam un nevajag spekulēt. Bet Pēters ļoti skaidri 2 reizes
2 reizes Hananjam un 1 reizi Safīrai saka, klau draugi, jūs taču melojat Dievam. Jūs izaicināt Dievu. Jūsu spēlītes Dievu priekšā ir redzamas. Un, protams, mēs, lasot šo notikumu, mēs visi būsim viensprātis, sakot, ka pavisam noteikti tā nebija smuka rīcība. Bet uzreiz rodas jautājums, kāpēc? Kāpēc tāds sots, tik smags sots par šo soli? Un pirmkārt, mums ir jāsaprot, ka šeit notiekošais mūsu acu priekšā notiek brīnums. Pēkšņi 2 cilvēku nāve šajos apstākļos ir brīnums. Un ja reiz tas ir brīnums, tad mums jāsaprot, ka tā nav norma. Bet tā ir zīme, kura mums kaut ko svarīgu māca. Šeit netiek mācīts tas, ka, draudziņi, paskatīsimies, cik iemetīs tajā brūnajā kastītē un skaties to kājas, kas, tā teikt, jo tev, tas nav tas, kas šeit tiek mācīts. Te netiek mācīts bīsties un dod vairāk. Draugi, svarīgi ir saprast kontekstu. Un apustuļu darbos mēs redzam, ka draudze, kas seko Kristum, aizstāja templi un tā laika visu šo reliģisko iekārtu. Templis un tā reliģija tiek aizstāta ar Kristu un viņa draudzi. Un visa cita starpā tas nozīmē, ka Dievs šajā brīdī ir kopā ar savu draudzi. Viņš nav tur tajā vecajā, viņš ir kopā ar savu draudzi. Dievs iestājās par savu draudzi, Dievs vērtē savu draudzi, draudze Dievam ir svarīga. Draudze nav tāda, atvainojiet, kaut kāds Latvijas izlases hokeja kluba tur fanu pulciņš. Draudze nav tautas deju kolektīvs ritenītis. Draudze ir svēta kopiena pašam Dievam. Tā ir Dievam īpaša. Dievs to veido, Dievs to lolo, Dievs to audzē. Patiesībā šis notikums, kas atgadījās ar Hanani un Safīru, tas atgādina mums vēl vienu lietu no vecās derības. Šodien mums diezgan daudz tās paralēlas ar veco derību. Runa ir par Āhanu no Jozos grāmatas. Arī tur ļoti līdzīgi apstākļi. Dievs ir savu jaunizveidoto tautu ievedis pāri upei Jordānas zemē, apsolītajā zemē pāri Jordānas upei. Un tur ir kāda pilsēta, kur ir jānoposta. Un visi dārgumi, kas tur ir pilnībā jādod Dievam, neko nevar ņemt sev. Taču vīrs vārdā Ahāns no šīs pilsētas kaut ko paņēma sev. Un pēc tam viņš meloja par to, ko viņš bija izdarījis. Un arī tur, mēs lasot šo 7. nodaļu Jozos grāmatā, mēs redzam, kādas šausmas, kas pa sodu. Momentā viņi tiek burtiski zemē aprīti. Āhans un visa viņa ģimene. Un mācība ir ļoti vienkārša un ļoti skaidra. Gan vecajā derībā, gan tagad apustuļu darbu grāmatā. Nejokojies ar Dievu. Nejokojies ar Dievu. Tu nevari šādi rīkoties un teikt, ka tu piederi Dieva draudzēji. Dievs templi un vecās derības reliģiju aizstāja ar draudzi, kas veidojas uz mācības par Kristus augšām celšanos. Un šis biedējošais atgadījums, ko mēs lasījām, tas ir paredzēts nevis, kā es teicu, nevis, lai mēs to ņemtu 1-1 un tagad ar bailēm un trīsām nākt uz baznīcu. Nē, tas mums māca to, ka draudze Dievam ir kaut kas ārkārtīgi vērtīgs. Draudze pieder svētam Dievam. Pats Dievs ir klātesošs savā draudzē. Draudze ir īpaši ne jau tāpēc, ka tās sastāv no foršiem cilvēkiem, lai gan mēs esam forši cilvēki, ne, draudze ir īpaši tāpēc, ka tā ir īpaša Dievam. Un tas mums liek izvērtēt to, ko mēs domājam par draudzi. Kā mēs attiecamies pret draudzi. Ja mēs sakām, ka ticam Dievam un gribam viņam sakot, tad
Mums ir jādara tas, kas šeit ir aprakstīts. Mums jādara viss iespējamais, lai stāvētu uz apustuļu mācības, Dieva vārdā. Mums jādara viss iespējamais, lai mēs varētu un zinātu, kā palīdzēt, ja tāda nepieciešamība ir. Un ja mēs to nedarām, ja mēs draudzi kaut kā nicinam un pa viņus prauslājam, tad jautājums ir par to, vai mēs tik gadījumā nenicinam to, ko pats Dievs vērtē ārkārtīgi augsti. Un skaidrs, ka draudze nav ideāla. Neviena draudze nav ideāla un nebūs ideāla. Tie, kas mēģina atrast šajā pasaulē ideālu draudzi, piedodiet, jūs vilsieties. Visās draudzēs ir savi trūkumi un nesmukumi, bet mums šī rakstvieta māca, ka Dievs ir šīs draudzes autors. Pats Dievs stāv aiz savas draudzes. Dievs vēlas, lai draudze ir tā vieta, kur viņa vārdam tiek pienests gods. Tā vieta, kur izskan viņa godības pilnais žēlstības evaņģēlijs. Draudze pieder Dievam. Tā ir viņam svarīga un dārga. Un tas nozīmē, ka mums ir jārūpējas par draudzi. Mums katram tā ir jālolo. Nevis tāpēc, ka sava, bet tāpēc, ka Dieva. Un ko tas nozīmē praktiski? Praktiski tas nozīmē, ka mums ir jāgādā par to, lai draudze kopumā mēs katrs atsevišķi stāvētu patiesībā. Un praktiski tas nozīmē, ka mums kā draudzei kopumā un katram atsevišķi ir jāgādā par to, lai mēs redzam to, kā mums pareizi attiekties par to, kas ir mums, un vajadzības gadījumā, lai mēs varam atbalstīt brāļus un māsas, kuriem ir vajadzība. Draugi, tas ir cēls aicinājums. Tas, ko mēs šeit redzam, tas ir ārkārtīgi skaists ideāls. Tad kā Dieva mīļotie, izredzētie, apžēlotie, izglābtie un atjaunotie ļaudis. Ar Dieva žēlstību praktizēsimies šajās lietās un augsim šajās lietās. Lūksim. Debes Tēvs, patiesi mēs Tev no sirds pateicamies par Kristus krusta nāvu un augšām celšanos, kas mums ir sarūpējusi grēku piedošanu, izlīgumu ar Tevi un mūžīgu dzīvošanu jaunajā radībā kopā ar Tevi. Un līdz tai dienai mēs lūdzam, palīdzi mums, ak Dievs, būt uzticīgiem tām aicinājumam, kuram Tu mūs esi aicinājis. Palīdzi mums turēties pie patiesības, dzīvojot pasaulē un sabiedrībā, kurā patiesība nav svarīga. Palīdz mums būt dāsniem un pašaizliedzīgiem savstarpējā praktiskā mīlestībā, dzīvojot sabiedrībā, kur tik bieži dominē tikai egoisms un sautīgums. Tāpēc Tēvs, bet pāri visam, lai ko mēs arī nedarītu, palīdz mums pagodināt Tevi. Mēs esam Tava mīļotā draudze, Tava dārgā draudze, Tava vērtīgā draudze. Palīdz mums to novērtēt un ar pateicību un prieku godāt Tevi. Ik reiz, kad mēs sanākam kopā, vai esam katrs savā vietā. To lūdzam Jēzus vārdā. Amen.